mikroliegumi, jeb tā kustība, tā ir, protams, ļoti sena tā kustība. Viņa sākās patiesībā arī mūsu institūtā pagājušā gadsimta 70. gados apmēram, ka mežsaimniecības teritorijām ir jābūt, kā saka, caurvītām ar tādām dabas saliņām. Tur nav nekādi pirmatklājēji tie cilvēki, kas to šobrīd tā kā uzskata un runā. Viņi ir vienkārši pakaļdarītāji tam, kas ir sen jau izdarīts. Un tā zinātnieka ideja savā laikā bija šādus te kvartālus veidot un izvietot pa Latvijas teritoriju. Tad Latvija būtu pārklāta. Tie bija apmēram 3% sanāca. Protams, ka to ideju noraidīja, jo tā ir ļoti vienkārša un ērta. Un daudz izdevīgāk, protams, ir staigāt citiem cilvēkiem pa Latviju un tos biotopus meklēt, kā mēs to saprotam. Tur apgrozās diezgan daudz, un beigās jau tas rezultāts, tad, kad mēs to sagaidīsim, viņš jau pēc būtības neatšķirsies no saudzes kvartāla pieejas. Jebkura mežaudze, kuru mēs ieliekam šādā saudzes kvartālā, jeb aizsardzības režīmā, kaut vai tā ir 10 gadus veca, pēc 100 gadiem atbildīs jebkuram šim vērtīgajam biotopam.